Labvakar! Uz visu mīlētāju dienas fona sevi piesaka erotika. Aizvadītajā nedēļā kinoļaudis satikās komunā, lai sacenstos krāšņākās erotiskās pasakas veidošanā. Ir tumša nakts, pilsēta ietinusies sniegainā miegā, pulkstenis krietni pāri pusnaktī, bet kino aktīvisti sapulcējušies slēgtā komunā. Viņu uzdevums – 3 diennaktīs radīt erotisko kino pasaku, iedvesmojoties no latviešu folkloras. Komunā notiek tonizējošo vielu lietošana, sačukstēšanās, spriedelēšana, kadru zīmēšana un fantazēšana par erotiku. Man kaut kā tā erotika asociēs ar to, ka notiek kaut kas, kas tevi pārceļ laikā un kaut kādā jutekliskā citā pasaulē. Mēs šobrīd strādājam pie tā, kā atrast seksīgu sērdienīti. Filmu tēmas ir arī par princesi, gudro dēlu, jaunavu un citiem mitoloģiskiem tēliem. Darba procesā filmu veidotājs Tilam bez tabū atklāja arī paši savus erotiskākos piedzīvojumus, gan atklātus, gan noslēpumainus. Erotiskākais piedzīvojums? Laikam pašai ar sevi. Tāda akteru spēlēšanas no bērnībām, no bērnības, un tad tas kā tagad es to atceros, tad man arī tas liekas, ka bija baigi erotiski, bet tajā brīdī, kad tas notika, tad tas nebija erotiski, tad es nezinu, vai tas īsti skaitās. Tikai porno filmas, bet tā jau nav erotika. Mans personīgais erotiskais piedzīvojums ir ar manu draudzeni diezgan bieži, un es neieslīdzu detaļās. Bija baigi tumšs, bija vasara, viņš mani atrada. Liekot lietā savas prasmes un mūsu senču radītos tēlus, ir tapušas 12 īsmetrāžas vizuālas erotiskas pasakas, eksperimentālas idejas, klasiskas vērtības un humora pavadiens tajās atklāja aktuālo erotiku jaunā griezumā. Sava veida sacensībās nesen savus bruņinieciskos tikumus demonstrēja kaislīgi un atraktīvi vīri. Stils bez tabū noskaidroja, kā viņiem veicās. Iznesīgs kungs kā dūņu nesā dejotāja un dzeltenās preses zvaigznes Valda Škutāna draudzene. Es tajā mirklī biju tā satraucies, ka man gribējās likt kājās un palīdzēt viņam izbalansēt. Izrādās tautā kunga mērķis bija nevis nocelt Škutānam degungalā draudzeni, bet gan nodemonstrēt, kā bruņinieks var pasargāt savu dāmu no dubļainiem ceļiem. Skotu rīkotā neformālā bruņinieku konkursā uzzinājām, ka bruņiniekam jāprot pasargāt dāmu no lietus ar vai bez lietu sargu palīdzības. Jāprot ne tikai uzlūgt uz deju, bet arī kārtīgi izdancoties, kā arī jārada aizsardzība no pūķa. Bet kādi ir mūslaiku bruņinieku cēlākie varoņu darbi? Glābt dzīvības. Esmu vairākas izglābis dzīvības, un ar to es tiešām lepojos, un par to es esmu gandarīts. Ekstrēmākais bija tas, kad es veselu mēnesi veidu katru dienu zemenes. Un tikai pēc daudziem gadiem mana sieva uzzināja, ka tās zemenes nav no mana lauka, bet no kaimiņu lauka. Mēnesi atpakaļ Fidži salās ar pasaules otro indīgāko čūsku kāvos. Mūsdienu situācija diktē savus noteikumus, toties mums prieks, ka bruņinieciskums vēl aizvien eksistē, kā nekā labas manieres un drosme vienmēr pievelk sievietes. Bruņinieciskus kungus varēja sastapt arī kādā noslēpumainā vietā, kur goda viesis statusā bija ugunīgā dzira konjaks. Latvijā pats personīgi bija ieradies konjaku numur 1 pasaulē Hennessy impērijas mantinieks Moris Ričards Hennesijs. Viņš ir konjaku dinastijas pārstāvis 8. paudzē. Mūsu vecāki neliek izvēlēties profesiju, taču mēs labprātīgi turpinām senās dzimtas tradīcijas. Arī mana meita izvēlējusies pievērsties šai rūpalai. Stilu bez tabū Morisa kungs pamāca. Katrs konjaks, ko jūs dzerat, ir simfonija. Jaunākā jūtams svaigums, bet vecākā briedums. 21. gadsimta konjaku var šķēdīt ar ūdeni, burbuļūdeņiem. Un, lai cik tas nebūtu savādi, konjaku jauc arī kokteļos. Kokteilī lieciet sastāvdaļas, kas jums garšo. Pareizi ir konjaku pasniegt kopā ar šokolādi, zilo sieru, ūdeni, kafiju, foagrā. Tas piedien arī austrumu virtuvei. Pašmai kungiem ir sava konjaka definīcija. Šokolādi iet roku rokā ar konjaku, un kā tagad jau ir pieņemts, kā mēs uzzinājām, tad konjaku dzer gan ar lēdu, gan ar citronu un visādi. Konjaks, tas ir tā kā tusiņš, konjaks, tas ir tā kā feelings, klase, elegants, stils. Tu sauc visus tos vārdus, un tas ir konjaks. Konjaks drīzāk man asociējās ar kailu sievieti dārga apakšveļā. Kāda aktrīša saka, nevajag pārspīlēt, taču pavisam maza deva izcilt dzērienu tikai palīdzēs asinīm riņķot straujāk. Šīs nedēļas jubilāru godā internetu portāls Vecākiem par godu gadu jubilejai populāri ļaudis ar savām atvasēm sarīkoja īpašu koncertu.
Uz skatuves portāla Mamām un tētiem LV pirmā gadiņa jubilejas reizē kāpa neviena slavību atvasīt. Jaunā paudze prot ne tikai dziesmas, bet arī trikus. Uzzinājām, ka Dante Pecoli ir jaunākais burvju mākslinieks Latvijā. Es priecājos līdzi, un man ir klusa cerība, ka viņš arī dienās kļūst par burvju mākslinieku. Homolīgajā ballītē vecāki pačukstēja, kas notiek aiz skatuves, jeb kā aiziet laiks kopā ar bērnu ikdienā. Mēs satiekamies kā divas sievietes, un mums ir par ko parunāt, vai mēs kopā kaut kādu šopingu uztaisām, vai kopā uzdziedām. Zīmējam, lasām, stāstam pasakas. Visu kaut ko skatāmies pulkiem, un citreiz viens otru liekam mierā. Šo to no bērna var arī mācīties. Kāda viņiem fantāzijas lidojums, ko viņi tur runā un tā tālāk, apbrīnojami. Gribu tagad, tu esi tur, ka tā nevar dzīvot, teiksim, ne? Un tā kā principā var mācīties gan sliktās, gan principā tas jau tāds vecāk atspulks vien ir, ne? Zināms jau, ka mazais spogulīts dažkārt var pateikt daudz vairāk un daudz ticamāk nekā to jebkad spētu pieaugušie. Uz patriotiskās nots tad arī atvadamies un tiekamies pēc nedēļas šai pašā vietā, šai pašā laikā. Atā!